Viņš noliks šodien tiesības. Viņš noliks. Un cūciņām aizmugurē. Obligāti cūciņām jābūt. Es zinu, ka suņu šķipo un tāds. Paliem kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs. Un mērsim ir banāns. Praktiski taurentiņas tur izpūtē, lai žārē. Manuālo. Apsveicam. Tas ir reāli pareizi. Viņš ir nodirš Teslu, es atvainojos no galvas līdz kājai, tā kā viņš saka, manu behu, tu... Čau visiem, šī ir Autorīga podkāsta Nebrauc virsū jau 4. epizode, kur mēs joprojām cenšamies saprast auto pasauli, un ar jums kopā ir Lāsma, eksperti, un arī, protams, dīvāna eksperti. Un ar mani joprojām ir no Autorīga Džeki, Dāvis un Arturs. Vasāp! Bet mūsu šodienas īpašais viesis ir Ralfs, kurš joprojām cenšas dabūt savas tiesības. 3. gads going strong. Veiksmi. Un uzzināsim, kā Ralfam sokās satiksmē ar visādām autolietām. Un es domāju, mēs ar Ralfu būsim vienā klubiņā, jo no iepriekšējām epizodēm jūs sapratāt, ka es esmu vistīrākais dīvāna eksperts, bet kaut ko mēs saprotam. Tengāt mums ir no Autorīga Džeki. Bet par ko mēs runājam pagājušajā reizē? Mēs strīdējāmies par to, vai auto pirkt vai īrēt, vai CSDD skatas ir tas pats, kas modes skatas, un vai auto iegādājoties pacī vienmēr ir dārgāk. Bet šodien mēs ķersimies pie 3 jaunām tēmām. Kādu dzinēju izvēlēties? Elektro, iekšdedzes, hibrīdu? Būs interesanti. Kādi ir virsbūves tipi un ar ko atšķirās tūnings no šķūninga? Šķūnings. Tā saka, jā, šķūnings. Jā, kā sanāk. Man liekas, tūningam var to jupielikt. Šķūnings. Jei, Bogu. Ok. Jūs, protams, arī skatītāji varat savus komentārus rakstīt zem šī video, bet man ir tāds pirmais jautājums jums visiem 3 puišiem. Kāda ir bijusi visapkaunojošākā situācija, kad jūs esat braukuši pie stūres? Man, piemēram, ir ļoti bieži gadījies tā, ka es gribu vai nomazgāt logu vai parādīt pagriezienu, es viņus sajaucu, vai reizēm es braucu un man šitā, tā man tie pagriezieni vienkārši lēkā. Reizēm, nav apkaunojoši, bet es zinu, ka to redz cilvēki. Man liekas, man tāda smagākā situācija, tā morāli bija tad, kad bija nenormāls lietus, bija milzīgs peļķis. Es braucu, es kaut ko aizčilojos, kaut ko telefonā man bija parādījies, kaut ko atbildēt gribēju, kaut arī to darīt nevar. Bet es biju nenormāli apšļakstījis cilvēku. Tā, ka pilnīgi vispār līdz matiem. Es nenormāli tā sabijos, domāju, kas notiek, pēc tam domāju, labi, vai ātrāk aizmukt projām. Bet es neizdarīju piestāju maliņā. Es ļoti negribīgi atvēru durvis, paskatījos uz to cilvēku, paskatījos, kā viņš skatās uz mani. Un tur bija totāls naids. Gribētu nogalināt. Un es ļoti atvainojos tam cilvēkam. Bet, viņš saprata, ka viņam arī bija forši, ka cilvēks apstājās atvainojās, bet es tik neērti jūtos tajā brīdī. Life is life, rudens ir rudens un jārēķinās gājienā. Man pat šodien no rīta tā ir bijis. Es biju piebraucis pie darba, palaidu, skatos, buss brauc diezgan tālu, pārāk ātri. Skatos, ka peļķīt ir, domāju, labāk neriskēšu, pastāvēšu maliņā. Un tā kā es izrādu cieņu viņam, ka piestāju pagaidu viņu, bet viņš kā mauc, tā mauc. Vienkārši pat nesamazina ātrumu. Es domāju, kāpēc? Man nav nekas tāds, kas prātā tagad šaujās, bet tāds tīri man personīgais, pa ko man ir kauns, es nemāku braukt ar Mersi. Jo Mersim tie logu tīrītāji un pagriezieni ir visu uz viena. Un es visu laiku es nevaru pie tā pierast. Kad pagrieziens un logu tīrītāji ir uz viena kloķa, un es visu laiku vēl tas limita kloķis viņiem ir tieši turpat, un es visu laiku braukāju uz skatu, un man čalis paprasa ieslēdz tur miglas tālās un tā tālāk, tur pagriezienus. Un es raustu to limitu, un man nekas nestrādā, un viņš saka, kur pagriezieni? Es saku, es mēģinu, man neiet. Gandrīz dabūju 2, bet tad es, atliecos. Tagad 2 soda punktus? Nē, apskatēju, kad viņš man prasa ieslēgt pagriezienu, un es to limitu kloķi tur visu laiku čakarēju. Ok. Ralf, tu taču vispār iepazīsimies, Ralfs mācās braukt. Jā, es esmu 3. reizi autoskolā. Vienkārši tiešām
Tā kā man tā problēma ir, ka nav bijusi tā apņēmība vai nepietiek laika. Un tad, man liekas, tiesības tā lieta, kur tu sāc un tev uzreiz ir jānomauc, vai arī tu to vēlas garumā. Es, diemžēl, vēl garumā, bet lielākā es esmu braucis ar instruktoru, un, kad es braucu instruktoru mašīnā, man vispār nav kauns no nekā, man nav bail no nekā, man ir sajūta, kad varam darīt jebko. Kas apkaunojušāks. Vienkārši noslēpt vairākas reizes, sākot braukt kaut kādā milzīgā krustojumā, vai arī šitas pagriezienus es aizmirstu izslēgt uz krastenes, tur vienkārši tā kā... Vienkārši brauc ar visiem pagriezieniem ieslēgtiem. Jā, bet laikam, tā kā priekš manis apkaunājušākais vienkārši bija tas, kad man jau bija tur kaut kādas 10 braukšanas, un mēs redzam ar draugiem ar cēsīm, mans draugs pasaka, man aptika braukt, tagad kāds brauc no jums. Mēs mašīnā sēžam vēl 2 cilvēki, kuriem nav tiesības. Un man tāds, labi, es braukšu uz tām cēsīm, un es braucu, un es palēžu tā kā pagriezienu, kur mums bija jāgriežas, viņi saka, tev vajadzēja griezties tur, es uzreiz vienkārši griežu atpakaļ, tur viņi saka, tagad tev jāstājās, es gāzi grīzdā spiežu tajā pagriezienā. Tādā garā. Tad viņi vairs neuzticējās manai braukšanai, bet man bija jautri. Tu mācies uz automātu vai uz manuālo? Uz manuālo. Manuālo! Tas ir reāli pareizi. Tāpēc arī ir nedaudz ilgāks process. Tā kā tieši ar braukšanu, jā. Bet ir tā vērts. Tiešām ir. Jā. Tu nekad nezini, kurā brīdī. Jā, uzcēsim vajadzēs atkal. Ar kaut kādu čovu ar manuālu. Jā. Super. To manuālo tā noslēpšana pat es neteiktu, ka ir baigi apkaunojoši. Sākotnēji liekas, ak, Dievs, es tur kaut ko reāli drebinos, bet... Visi mācās, tas ir normāli. Mācību procesā tas ir pilnībā fine. Exactly. Labi, parunāsim par dzinējiem. Elektrība, benzīns, dīzelis, hibrīds. Pasakiet godīgi, vai jūs vispār atšķirat dzinēja skaņu? Jo mēs ar Ralfu laikam, elektro, jā, tu viņi ieslēdz. Elektro, jā. Tā kā putekļi sūcēs. Pārējie, es tiešām man nav nejausmas. Tā kā vai var atšķirt benzīna skaņu no dīzeļa skaņas? Un hibrīdu. Hibrīds būs ar to pašu iekšdedzi iekšā. Viņam būs tas pats motors. Tikai papildus vēl klāt baterija. Tas tā kā mikslīts. Jā, mikslīts. Tā kā snikerīši 2 paciņā. Tur ir gan elektroauto un būs arī iekšdedzi dzinējs. Jā, tviksiņš. Bet, vai var atšķirt? Es domāju, ka jā, var atšķirt. Dīzels būs vienmēr tāds robustāks, viņš būs skaļāks, tas sprausliņas tikšķēs vairāk. Benzīns būs atkal klusāks, tuvāks elektroautiņiem. Kaut arī tie jaunie benzīna dzinēji arī diezgan tādi paskaļi ir. Man tad nesen bija situācija, kā sākumā, hibrīdiem, kad viņu piedarbina, viņš sākumā strādā uz elektrības un pēc tam pārslēdzās uz benzīnu. Man tā ir bijis, ka es biju piedarbinājis hibrīda auto, kaut kā piemirst, ka hibrīds likās vienkārši benzīns. Es to pogu spaidu, un es nesaprotu, nevaru piedarbināt auto. Domāju, kā? Izskatās, ka akumulators ir kārtībā. Tikai pēc tam pielicu, ka es spaidu to pogu, un es vienkārši ieslēdzu elektrodzinēju, izslēdzu elektrodzinēju. Tad bija tāds, auto gatavs braukšanai. Jā, ok. Tad par tām skaņām. Pēc skaņām var, daudz mēs saprast, kas tev ir zem pārseg, vai tev ir benzīns, vai tev ir... Bet vai tev ir hibrīds, tur jau būs tā mazliet sarežģītāk. Jā. Un tad viskaļākais sanāk ir benzīna. Dīzels būs. Vai kāds sporta auto benzīnā. Kāds, bet tur jau vairāk tā skaņa nāks no izplūdes. Tikpat labi tu vari dīzelim uzlikt izplūdi. Viņš neskanēs tik labi. Tesla uzliek purkšķīšas skaņas. Es nevaru iedomāties. Brauc Tesla. Man liekas, ka viņa varēja, ne? Kaut ko tumbās nezinu. Taurēji varēja uzlikt, bet man liekas, varēja arī uzlikt, ka tumbās tev visu laiku skan tā motora skaņa līdzi. Tieši par šiem dzinējiem es esmu izmēģinājis braukt ar, manuprāt, es neesmu ar elektroauto braucis, tā kā pats. Okay. Bet ar pārējiem, jā, un atšķirība man vislabāk patika laikam. Jūs zināt, kas ir skaitās tas Kia, kas ir eksāmenos tagad? Man liekas, Kia ir dīzelīši. Man liekas, CSD visas mašīnas ir dīzelīši. Varētu būt. Būs jāpapēt. Man liekas, viņi ir dīzelīši, Kia sīdi. Laikam ar to es jūtos vislabāk, bet tāpēc, ka es ar viņu visbiežāk braucu, jā.
pieredums. Jā, es atceros, man arī, kad slika tās tiesības, mums bija tā, ka mēs mācījāmies mašīnas, visi bija laimīgi arī eksāmenā, ka tāda pati bija mašīna. Es atnācu uz eksāmenu, man bija tāda pati mašīna, bet viņa bija citādāk. Es nezinu, es kaut kā viņā citādāk jutos nekā savā, kurā es mācījos braukt. Es rīktīgi sāku stresot. Protams, es noslāpu pirmajās 3 minūtēs, bet vēlāk kaut kā savācās un bija ok. Pierast pie mašīnām var, bet kaut kā jāmāk uzreiz adaptēties citām. Un jūt, kad nomainās tur dīzelis vai benzīns, to jūt. Mašīnas, tā kā jūtīgas. Jā, protams, tur gan pedāļi paliek jūtīgāki, gan arī paši apgriezieni, kad pārslēgties un tā tālāk. Jā. Kā Artūrs minēja, tur vienā no pirmajām podkāstu epizodēm, katrai mašīnai savu dvēselīti, katrai dvēselītē veik savu pieskārienu. Ok, un kurš zinājis šobrīd dominē Latvijā? Un kuru iegādājas? Tārkšķis dīzels. Domāju, ka noteikti, jā. Mēs esam tādi kārtīgi traktoristi tauta. Dīzels. Jā, bet dīzels ir, es nezinu, man nav problēmas ar dīzeli. Kā cilvēki, galvenais pa lielam ir ekonomija un viss. Un dīzels būs ekonomiskāks, un cilvēkiem vairs neko citu nevajag. Yeah. Kaut kādā ziņā elektroauto šobrīd sanāk pat ekonomiskāki, bet ne visi tos var atļauties, tāpēc pērkam dīzelīti, braucam dīzelīti. Nebūs viss diži ekonomiskāk, bet jā, labi, varbūt. Es domāju, ka nebūs elektroauto diži ekonomiskāki. Rēķini, visa tā plānošana, ja tev jābrauc kaut kur tālāk. Ne, protams, ja tu nopērci elektroauto par 20,000 un lādē, vai tu nopērci 4. golfiņu par 800 eiro. Vienkārši ielēji. Man liekas, 4. pat var eļļu atrabotku ielēt un drapēt tālāk. Starp citu, tas ir vēl viens papildus degvielas veids. Jā, papildus degvielas veids. Atrabotka. Izlietota eļļa no dzinēja. Labi, bet par to. Tas ir citās epizodēs. Tas ir ar divādu ekspertiem. Jā, tas ir tādiem zinošākiem. Ralfa, kāds ir tavs viedoklis par elektroauto? Tu viņus heito vai tev tāds, it's fine? Man liekas, stilīgi. Man draudzenei ir elektroauto, un man liekas, mans teica arī teica, tā kā viņš vispār nezina, kāpēc viņam nav. Varbūt tāpēc viņam patīk tur iegonkot, braucot uz mājām, tāpēc viņam nav, bet viņš arī teica, ka es ar viņu runāju par šo tēmu, un, tā kā pieņemsim pilsētā, man liekas, forši pilsētā, jo tev ir pāris privilēģijas, tur pieņemsim braukšanu pa to autojoslu, parkings, vienīgais, tā loģistika tīri, vai tev ir, kur lādēt, un cik tu tālu brauc, un tas tā kā no sērijas telefonam jāsako līdzi, cik procentu, tā kā labi, benzīnam jau tā arī sako līdzi. Vienkārši. Jā, bet atkal problēma ir tajā, kad benzīnu tev uzpildīt aizņem kaut kāds 5 minūtes. Jā. Bet elektriskiem atkal tev aiziet kaut kāds pusstundiņa atkarībā no uzlādes tīpa. Bet par to heitu runājot, tiešām Latvijā ir nenormāls heits pret elektroautoriem. Nenormāls. Īpaši no vīriešiem. Jā. Es pat nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka mēs visi vīrieši esam dīzeļgalvas un benzīngalvas. Jā, mums vajag to smirdoņu. Mums vajag to, ka tu dzirdi, ka tur kaut kas ir dzīves. Ja mēs katru reizi ieliekam kaut kādu TikTokā video par elektroauto, tur Džeks saraksta leduskapis, teikāna, tur mikrovīnu krāsa. Kurš tam brauca tosteri? Kurš ar tādu tosteri brauc? Vienkārši ārdās. Viņiem tas elektroauto ir tās triggers. Bet tas nav vairāk tā kā viņu kaut kādi personīgie kompleksi. Es nezinu, vai viņi grib kaut ko pierādīt, tāpēc, ka es nesen arī saskāros ar tādu situāciju vienā pasākumā, kur es ar draudzeni biju atbraukusi ar Teslu. Un viens džeks tiklīdz izdzirdēja, ka mēs ar Teslu esam atbraukuši. Ak, dieni, viņš tāds pāvs sāka vienkārši rēkt no kā. Visi viņu tā kā blisinās. Par ko tu cepies? Viņš ir nodirš Teslu, es atvainojos no galvas līdz kājai. Tā kā viņš saka, manu behu, un mēs skatāmies uz viņu, un mums tāds. Labi, tu jau tikko pateici atslēgas vārdu. Tā kā tas ir teiks, kurš ir mana beha, tad tur ir. Tā, paga, standarta bembists. Par bembīšiem lūdzu neko sliktu nesaka. Ne visi tādi ir. Reliģija, tā ir atsevišķa rasa. Jo, es nezinu, man pieņemsim ir Čoms Laučs, kas braukā Volkswagen, viņš arī teica, ka elektroauto labi izskatās vai pie miskastes vai pārstrādes rūpnīcā. Negribu viņu redzēt savās acīs. Man liekas, tu viņu arī neredzēsi, viņš brauc polo, maziņu tādu fortisku polo. Un viņam tas polo liekas galvu augstāks par elektroauto. Viņš var uzpildīties un braukt. Viņam nav jāsēž pie rozētas.
Bet es nezinu, tā kā viņiem, es nesaprotu, tas sanāk cilvēkiem ir grūti pieņemt, vai tas ir tāpēc, ka viņiem ir personīgās kaut kādas vajadzības no mašīnas, ko elektroauto viņiem nespēj dot, vai kas? Es gribu saprast, kāpēc. Iemesls varētu būt tas pats, kas, pieņemsim, tikko sāk parādīties visi tie tvaika dzinēji, benzīna dzinēji, viss tā iekšdedze. Pirmajā laikā arī tas cilvēkiem nepatīk, jo sākās tā industrializācija un visi tie aparāti pārņēma cilvēku darbu. Attiecīgi, Keits bija pret to, ka cilvēki zaudē darbu. Kāpēc tagad tie elektroauto nepatīk? Tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kur visiem ir sava teorija. Zeme ir plakana, elektroauto nav tik zaļi, kā izrādās. Īstenībā jau nav tik zaļi, man liekas, tā varētu būt. Cilvēki grūti pieņemt kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu vienmēr ir grūti pieņemt, un es īsti arī neticu, ka visa tā utilizācija un saražošana tiešām varētu būt tik eko-zaļa, ka... Nav, man liekas. Man arī šķiet, ka tur ir kaut kāds savs marketinga triks, bet varbūt tas cilvēks arī... Dīzeļu dzinēju arī nav ekoloģiski. Tad jautājums, ko mēs darām tālāk? 30 gadus, kamēr tā mašīna brauc, viņai būs mazāk izmešu. Tāpēc tu ja mēs skatāmies gadu griezumā. Bet tagad atkal tie benzīna dzinēji, kas tagad ir ar tiem visiem Eiro 6 standartiem vispārējo, un viņiem arī tie izmeši, man liekas, viņi praktiski taurentiņus tur izpūtē, lai žārē. Rakstiet komentāros, ko jūs domājat. Kurš par dīzeli, un kurš par benzīnu, un kurš par elektroauto. Vai hibrīds ir labākais no abām pasaulēm, vai vienkārši kompromiss? Man, ļoti fascinē hibrīds. Jā, man liekas nenormāli forši. Kad tu brauc gan ar elektrību, gan ar, iekšdedes dzinēju, un kaut kādā brīdī tu jūti to vilkmi, ka viņš nenormāli iet labi tas autiņš. Un turklāt man ļoti patīk benzīnieki, tas auto paliek ekonomisks, jo daļu izmanto elektro. Un tikpat labi man patīk, ka viņš ir kluss, jo tas ir benzīnieks. Man liekas, tas ir vienkārši super. Jā, tam ir otrā puse, ka ir papildus izmaksas, daudz visādas tehnoloģijas, elektronika, papildus baterija, papildus lietas, ko remontēt. Bet pati tā auto būtība, hibrīds, man liekas, vienkārši bomba. Es ar hibrīdu dzenot mašīnas nejūtos droši. Viņam nav tas uzrāviens, kad viņš vēl. Es nezinu, vai tas bija hibrīds, bet man liekas, tas bija hibrīds. Tas iespējams bija kaut kāds mazais hibrīds. Mazs motors. Toyota CHR. Jā, viņi ir 1.8 motors, viņš pats par sevi. Man liekas, 1.8. 1.8, jā, benzīns. Kur tik milzīgs? Jā. CHR 1.8, jā. Ir parastais 1.8 hibrīds. Bet katrā ziņā viņi ir diezgan tādi gausi. Ir. Es jūtu, mēs ar tādu draudzeni, kad zenams bija tāds... super bingo, tūlīt būs uz frontālā sadursme, vai mēs paspēsim. Protams, mēs vienmēr paspējam, bet pa mata tiesu. Tā kā ļoti grūti apdzīt ar viņu. Turklāt biju braucis ar, hibrīda Lexusu, kuram ir kaut kāds 3,3 tilpums benzīns. Pilnīgi pietiek. Jā. Tā, ka tu uzspied un... Bet hibrīdiem jau ir tas, ka tu tikko iespied pedāli grīdā, viņš uzreiz, man liekas, slēdz klāt to benzīnieku. Tāpēc, viņš pārslēdzās, jā. To elektrību nevar tik ilgi dabūt tev to rāvienu un turēt to visu. Viņš uzreiz ieslēdz benzīnieku, jo tas ir tāds uzticamāks dzinējs. Bet tagad ar citu jaunos hibrīdus ražo ar lielākiem, kā agrāk bija, ka tev, ir tas 1.8 motoriņš un mazā, tā baterija. Tad tagad tie hibrīdi pamazām pāriet uz to, ka tev ir jaudīgs elektrodzinējs un kaut kāds papildus, tur pavisam maziņš. Tas jau būs vairāk plug-in hibrīds. Tas ir plug-in hibrīds. Plug-in. Tā kā tu vari. Tas ir tviksiņš, 2-1. tas ir lielais tviksiņš, dubultais. Tas ir lielā tviksiņš 4-paka. Tu vari viņu uzlādēt, jo tur ir krietni lielāka tā baterija, kuru tu nevari uzlādēt kā parasto hibrīdu, tur bremzējot vai ar to pašu dzinēju. Tu viņu vari papildus uzlādēt, un viņš no tā akumulātora to iedos papildus vairāk jaudas. Attiecīgi ilgāk tu vari nobraukt uz tā akumulātora, mazāk tērējot degvielu, bet atkal viņš tev ir jālādē. Tas ir praktiski. Mēs atkal atduramies uz to, ka nopērc elektroauto. Vai tu nopērc elektroauto, vai beidzot bļāviens izlem, vai tu gribi braukt ar iekšdedzi vai ar elektrisko. Nē, bet jaunie hibrīdi visu cieņa. Man liekas, tā tehnoloģija ir tik superīga. Pie tam tev nav tik bieži jālādē, viņš pietiek reizi 2 nedēļās. Es esmu mazliet skeptisks pret tiem jauniem hibrīdiem. Kāpēc? Pieņemsim, mums tas A6 hibrīds. Tie bišķi savādāk. Jā, bet skaties, viņam nojūt ģenerators.
Tad ir šaize. Nu, tad ir šaize. Jaunākiem autiņiem, ja jebkas tur ir šaize. Nu, labi, nu, cik viņš ir jauns no kā. auto, pareiķināsim 7 gadi jau mašīnai gandrīz ir. Jā, piekrītu. Nu, un tu vienkārši noliec pāris 4. golfus uz galda un tāds man ģeneratoru lūdzu. Jūs kādreiz braucāt ar hibrīdiem, varbūt Uralf? Īstenībā, man liekas, pēdējā reize, kad es braucu, tad es braucu ar hibrīdu, jā. Bet nemācēšu baigi. Viņš tāds jocīgs, ka sākumā uzsāk braukt, viņš kaut kāds uz elektrības, tad pēc tam pēkšņi dzinēji sāk skanēt, nesaprot, kas notiek. Jā, nebija tāda sajūta, kad tu sāc braukt, pēkšņi parādās tas, wow! Jo viņam tas pirmais, kad pieslēdzās, tas benzīns, viņam ir tā, ka viņš uzmet tos apgriezienus rītīgi, tas, wow! Jā, bet man tā ar jebkuru mašīnu sākot tā sanāk. Domāju, ka tuvāko 2 gadu laikā tā arī būs. Jā, nu tas ir, lai satiksme dzird, ka esmu ieradies. Tu tojies. Kad es tojos, jā. Pirmajā robā. Jā. Wow! Bet, bet vienkārši tā klausoties no jums, jo man tiešām es zināju, ka visi šie veidi ir, bet kāda tā beigās atšķirības nedzirdēja. Bet tas, ko es sapratu, ir, ka tev ļoti patīk, bet ka hibrīds ir tāds tā kā eksperiments, vai tu gribi to elektro, vai tu gribi to parastā dzinēju mašīnu. Tas ir tāds, it kā, lai mazinātu tos izmešus. Tu it kā kaut kādu gabaliņu pabrauc ar elektrību, kaut kādu pabrauc ar benzīnu, bet nē, ir forši tā feature. Ir forši, jā. Kad viņi ikdienā lieto, kad tev ir sajūta to. 2 vienā, bet atkal viss, kas der visam, neder nekam. Jā. Un vēl pieskaroties elektroauto tēmai, jūsuprāt, pietiek uzlādes stacijas Latvijā? Noteikti nē. Nē. Tas iespējams. Vajag vēl vairāk? Tas iespējams ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mums tas heits ir pret tiem elektroauto, jo tos maršrutus izplānot, tas ir viens. Otrs, tu saskaries ar to, ka bieži vien tās pašas stacijas nestrādā. Un katrai tai stacijai ir sava feature, kā tu uzpildies. Nav, pieņemsim, tā kā uzpildes stacijā. Tu paņem, ielai, samaksā. Tur ir kaut kādas aplikācijas, tur citām vajag savu kartiņu, citām vajag kaut ko reģistrēties, ielogoties. Ja tev vēl nav zona internets, tad vispār aizmirsti par kaut kādu elektrību. Jā, iedomājies, tev mašīnai baterija iet uz beigām, telefons ir izslēdzies, visādi gadās. Viss. Jā, uzlādēt telefonu mašīnā, tu nevari, jo tev baterija beidzas. Neko nevar izdarīt. Viņa ir triki. Par uzlādes stacijām varētu, vairāk, tas ir noteikti. Bet pilsētā forši. Elektriskie pilsētā. Jā, forši, cik nav braukts, ir ok. Tikko kā tu pamet, redzi to zīmi Rīgu un sarkanos vītriņu, tā viss. Tā sākās uzreiz šī tā. Es domāju, ar laiku gan jau palielināsies tās. Gan jau, ka būs, Eiropā jau daudz labāk, protams. Jā. Aizies. Tagad arī tos ceļus taisa, kas paši lādē mašīnas tur no apakšām, tā kā, pieņemsim, iPhone'am tas wireless chargings. Kaut kas līdzīgs ir arī mašīnā. Super, iedomājies, tu brauc uz Liepāju un pa ceļam uz Liepāju tu uzlādē bateriju braucot. Tas ir vienkārši ģeniāli. Tas atrisina visas problēmas. Es skatos, to līdz tev atbildēšu, kā Facebookā parasti visās tajās diskusiju grupās. Par elektromagnētiskā lauka ietekmi uz cilvēku ķermeni. Tu esi padomājis, kamēr tu tur brauc un viss tur tas lādējās ar bezvadu elektrību? Tu esi padomājis? Jā, kas tur skraidīs un viņi visi tur ietekmēsies no tā elektromagnētiskā lauka. Bezgalīgā diskusija. Tur to savu 5G starojumu. Par un pret. Jā. Ok, es domāju par visiem šitiem dzinējiem. Šodienai, manuprāt, pietiks. Būs pietiekami. Es skatos, ka jums acīs ir tāds. Jā, mums jau tāds caurums. Nē, es sapratu. Tu saprati. Es vienkārši iemācījos kaut ko. Ko tu saprati? Tu noliksi tās tiesības. Pagaid, viņam eksāmenis būs šodien vēlāk. Viņš noliks šodien tiesības. Viņš noliks. Un tad tu dosies uzreiz uz autosalonu pirkt. Vienkārši man tā motivācija nolikt tiesības, tas, ka es gribu braukāt ārpus Rīgas. Bet, ja es tā domāju reāli par savu ikdienu, tad mana ikdiena ir Rīgas centrs, vai ne? Un tajā gadījumā, pirmkārt, tā kā man daudz arī paziņas, saka Rīgas centrā, mašīna pat varbūt ir lieka, bet tā man pat liekas elektroauto Rīgas centrā. Tīri tā
lai braukātu pa centru, tas pat ir izdevīgāk. Bet šajā gadījumā vienkārši man arī ir tāds, vai man gribēs savu mašīnu, protams, man gribēsies savu mašīnu, vai tas ir izdevīgi, es neteiktu. Varbūt pat tiešām carsharings ir tā opcija, kur jebkurā gadījumā būs mana pirmā izvēle uzreiz, bet jā. Es domāju, ka tev ir vērts noskatīties mūsu otro epizodi. Otro sanāk, ja? Vai trešo? Kurā mēs runājām par carsharingu? Trešajā par carsharingu. Jā. Ko mēs pieskārāmies, bet tur ir diezgan daudz informācijas par carsharingiem un par to, kāpēc viņus izmantot, vai labāk pirkt savu auto. Tev būs tiešām tur diezgan daudz noderīgas informācijas. Sarunāts, jūs arī vēl neredzējāt. Tā kā aktuāls jautājums visiem, kas noliek tiesības. Sedans, hatchbacks, kabriolets, kas tas ir? Pickups. Vēl pikapi kaut kādi. Tas ir vairāk par stila jautājumu vai vairāk par funkcionalitātes tādu lēmumu? Un varat bišķiņ tādu ieskicēt mums ar Ralfu, kā tie virsbūves tipi vispār iedalās? Palielam. Universāls ir tā saucamā kūtiņa, kā mēs visi zinām, ka ir auto un tāda bišķiņ pagarināts bagāžnieks. Tāds augstāks, kur ir ielikt ratiņus, kartupeļus, tur omelītes paķert uz laukiem, aizbraukt. Ar zupas spaini. Ar zupas spaini, jā. Un sedans ir principā tas pats, tikai ar mazo bagāžnieku. Tādu bišķiņu. Plūdenā formatā, tā sauktais čemodāniņš. Kad tu zīmē roku mašīnu, pārsvarā uzzīmē sedanu. Okay. Tā kā bagāžnieks plakāns, priekšdaļa plakana, un tad ir jumts. Un viņam nav tā kā zemāka priekšsakne? Nē, augstumā viņi. Ja mēs skatāmies vienu modeli, jā, tad viņi ir tikai vizuāli. Tad hatchbacks mums ir ar nozāģētu bagāžnieku. Principā tas pats auto tikai iztēlojas, ka tur pusi norāva nost. Tas ir hatchbacks, viņš ir tāds maziņš, tā kā golfiņi. Viņi tādi mazie hatchbackiņi. Pickups ir, protams, pickups mēs zinām, tas ir tāds ar lielu kravas kasti aizmugurē. Un cūciņām aizmugurē. Obligāti cūciņām jābūt. Iztēlojamies Ameriku fermerus un tā tālāk. Vai arī kāds killers. Jā. Ar motorzāģi čalstu. Tad ir crossoveri. Crossoveri ir tas, ko mums braukā ikdienā gandrīz visi. Tas ir tāds ne te džipiņš, līdz galam nav apvidus auto, bet arī kaut kas starp augstais hatchbacks. Parketnieks. Viņus sauc par parketniekiem. Tas, ko agrāk sauc par džipiem, tas iedziens bišķiņ izplūda, un tagad visi savus džipus parketniekus par džipiem. Tas īsti nav tā. Ir apvidus auto. Jā, tur viņi dažādi ir. Ir apvidus auto. Ir vēl kupējas. Šitais vairāk kupējas. Kupējas. Par kupējām visi grib dzirdēt. Ir kupējas izskatās aptuveni šādi. Tā ir mums ir. Jā, tā ir praktiski kupēja. Mums ir kaut kas starp sedānu, kaut kas starp universālu. Mums ir mazliet plūdenāks tas bagažnieks. Tā bagažnieka līnija nav tik augsta kā universālim, bet viņa nav arī tik zema kā sedānam. Un lielākai daļai 2 durvis. Un pārsvarā jābūt 2 durvīm. Okay. Kur ir vispopulārākā Latvijā? Es tagad crossoveri. Universāli. Vai universāli? Universāli. Latvieši ir universāli tauta. Universālim tāpēc ir tas nosaukums universāls, tāpēc, ka viņš ir universāls. Bet visi grib braukt kūtiņās. Vecīgi, ka tev vajadzēs leduskapu mājās mainīt vai veļas mašīnu. Kuri kabriolotā arī vai televizoru, es zinu, pāris tādas tipāžas šautauts. Viņiem ir, kuri arī kabriolotā mierīgi visu savu dzīves sadzīvu var aizvest. Bet tas ir drausmas. Nav problēma. Tas vienkārši drausmas. Kāpēc? Pēc cilvēki izdomā savu problēmas. Tu ventilators veidi kabriolotā? Jā. Bet viņi jau bija netik lieli kā televizors. Iedomājies pasties to teļiku un aizved viņu. Aizveda cilvēks. Bet viņš taču nogādāja. Bet tu jau, kad izvēlējies mašīnu, nedomā, viens vajadzēs vest leduskapi. Pēc 3 gadiem. Exactly. Jā, bet nav jau tā, ka tev katru dienu kaut kas ir jāved. Bet, ja vajag, tad tu sāc meklēt cilvēku, kurš man var palīdzēt. Tad tajā brīdī tu paliec par problēmu tam cilvēkam. Jā, tu esi problēma, ja tā nav universāla. Es braucu ar kupēju, es esmu vienmēr problēma kādam. Neesi problēma, pēc universāla. Varam aizvest kaut ko. Tad cilvēks jau 3. reizē padomā, varbūt kaut kā, nē, šoreiz nē. Varbūt nobloķē tavu kontaktu. Visērtākie virsbūves tipi ir, tas universāls un crossovers. Jo crossovers bišķiņ augstāks, tā džipveidīgais. Un vietas daudz aizmugurē. Var nolikt beņķīšu, arī sakrāmēt leduskapis, plauktus, visu ko. Arī cilvēki jūtās diezgan droši tā augstu sēžot pie stūres.
Jā, man ar tā ir, jo man vajag tronī sēdēt, bet, pa lielam, kā Ralfs jau minēja, ka cilvēks neizdomājas, ko viņam dzīvē nāksies reāli vest tajā nabaga mašīnā. Es laikam arī tas nebūtu pirmais faktors, kam es pievērstu uzmanību, kad es pirktu mašīnu. Cik tur liels tas bagāžnieks, cik viņam metri, kvadrātmetri vai es nezinu, vai tur beņķis var nolaist nost. Kam tu pievērst uzmanību? Izskatam. Izskats standarts. Tad es ņēmu. Jā, izskatam, lai viņi ir minimalistiska, stilīga, skaista, strādā audio un lai viņi ir elektro. Jā. Man liekas, šis velk uz Teslu. Blēsma vienkārši jau zina, ko viņa grib. Tā lēnām jau bīda mūs uz to pusi. Jā. Kas tev ir piesaista vairāk? Teiksim, kāds tas auto izskats un virsbūves tips? Pat grūti tā pateikt. Es saku, es jums iepriekš pieminēju, man mašīna ir Dodge Challenger, jo vienkārši man liekas, viņa ir, bet tas ir par vizuālo, tas ir par to, kā viņai motors skan, tas ir tas vibes. Kāda ir virsbūve tai mašīnai? Tā ir kupēja. Tas ir muscle-cars, sākotnēji. Jā, muscle-cars. Man liekas, viņš ir toks sedanam. Nē, kupēja. Kupēja, jā. Es ļoti atvainojos. Varat nobērt man komentāros. Bet izmēros viņš ir kā limuzīns. Izmēros viņš ir, bet amerikānis, muscle-cars. Milzīgu kupēju. Okay. Bet arī viņa nav tā kā džips. Tu zini, Blēsma, vai tu nezini? Vajadzēs tā parādīt. Es izliekos, ka es zinu. Okay, man vajag redzēt bildi vienkārši, kā tā mašīna skatās. Nē, bet tas ir tālākai nākotnē. Tā es teiktu, man arī īstenībā no braukšanas laikam svarīgāk būtu sēdēt bišķiņā augstāk, jo es esmu varbūt zemākā auguma, un tad es jūtos drošāk, labāk kā monstrs pie tās stūres un varu pārvaldīt. Bet es pērkot pirmo mašīnu, noteikti arī domājot par to, cik es rēķinātu, cik man izmaksās viņas apkope, uzturēšana, cik man izmaksās ar viņu pārvietoties. Tas laikam būtu pirmais. Un tad izskats. Loģiski. Jā. No šīs puses es neesmu dzirdējis, ka cilvēks skatās. Tas ir no gudrās puses. Parasti ir es saprotu. Jā, bet parasti visiem ir tāds, tas ir forši, ka patīk, ņemu. Paskatīties, ka kāds izvēlās vairāk tā emocionāli, kāds bišķiņ racionālāk. Jā. Nē, tas ir pilnībā pareizi. Tas ir tā, kā notiek ikdienā. Cepums Ralfam. Bet, puiši, jūsuprāt, kāda virsbūve piestāvētu Ralfam un man? Virsbūve tieši. Es domāju, ka Ralfam vajadzētu kaut ko tādu pīkāpu. Pīkāpu, es tieši tikko gribēju teikt. Tāds country vibes. Tāds riktīgs. Viņš mauc pa tiem Latvijas laukiem ar apsīti un tāds brauc savā pīkāpā. Jā, bet es arī to redzu. Bet īstenībā Challengers arī no tās aptuveni tās kultūras. Jā, viņš ir tāds skaļš, viņš ir tāds. Viņš īstenībā kaut kādā lauka pilsētā īstenībā tīri estētiski izskatītos. Un blakus vēl tāds Dodge ramiņš pikapā. Viņš tikai tāds amerikāņu, tās tāds ne lauku, bet country. Es teiktu, tas ir pa lielam Fords Mustangs. Tu zini, kā izskatās? Plus mīnus. Ford Mustangs? Jā. Tāda kupēja, dažreiz arī kabriolets, tāda liela. Ford. Viņš jau no citiem Mustangiem taču nevajag neatšķirās. Challengers Dodge ir principā tas pats, kas Mustangs, tikai bišķiņ savādāks. Chevrolet Camaro, kā bija Bumblebee no Transformeriem. Jā. Atceries tāds dzeltens? Nē. Tad es izdarīju visu, ko es varēju. Varam mēs kaut kur te pielikt bildīt, kā viņš izskatās. Dodge Challenger. Un man? Kāda virsbūve? Kupēji. Mēs jau izrunājām, ka tas varētu būt. Kupēji vai sedans. Sedans būs tāds vairāk strikts luxury stils. Kupēji būs tāds vairāk brīvais. Es dzirdu to, ko es gribu dzirdēt. Man liekas, tev beigās būs Porsche, nevis Tesla. Es nezinu, kāpēc man tā. Jā, parketnieks. Man tā liekas. Tāds normāls parketnieks. Labi. Patīk man tas vārds. Bet tad, beigās, laikam tas ir kā kuram tā virsbūve. Kādam tas ir stila jautājums, un kādam tas ir funkcionalitātes jautājums? Ļoti iespējams, bet ir arī pieņemsim modeļi, kuriem
ja mēs skatāmies, bembīši ir vieni un tie paši sedani, vieni un tie paši universāļi. Pa lielam viens modelis, bet ir gan sedans, gan universāls. Manā skatījumā, ja mēs skatāmies uz Audi universāļi izskatās krietni izskatīgāk no aizmugures nekā sedani. Jā. Bet bembīšiem atkal, ja mēs skatāmies E60 ar to žiguļu ručku salonā, viņam būs atkal sedans. Tāds, 60 sedans, un tas tiešām ir tāds no ārpus empakā. Wow. Man liekas, arī skatoties, kā tev ir pieredze. Teiksim, man pēdējās pāris mašīnas bija kupējas, un es sev pateicu, viss, nākamā mašīna man vairs nebūs kupēja nekādā gadījumā. Es vairs ciest nevaru kupējas. Man liekas, viņš izsapņoja to, ko es gribēju. Man ir 2 durvis, forši izskatās, visas spērka. Es vienkārši saprotu, ka tas funkcionāli vispār nav lietojams. Tu izkāp, tev ir lielās durvis kupējām. Tu nevari izkāpt jau veikalā ārā. Tev ir jāieliek maisi, tev visu laiku jāiet pie bagāžnieka. Tu nevari vienkārši salonā iemest un aiziet prom. Un ja kāds grib aizmugurē, tā kā... Jā, es vienkārši esmu tik ļoti noguris no kupējas, ka es saprotu, ka viss vairs nē. Līdz ar to, forši, man liekas, jau otrā mašīna būtu, es varbūt atkal atgrieztos pie kupējas, bet kā primārā mašīna, nē, vairs nekad. Īstenībā, ziniet, ko manam bijušajam bija tas audzīgs. tas audzīgs. Sākās interesantās tēmas. Es vienkārši tā sēdēju, domāju, ka es arī esmu ar kupēju, tā kā braukusi, tā kā ikdienā. Un viņam bija beha tāda kupēja. Un mums arī bija tikai 2 durvis. Mēs viņu vēlāk pārdevām. Viņam bija 2 durvis, un tiklīdz kāda mamma bija jāmet aizmugurē, tad arī tur bija grūti. Ir čakars, jā. Čakars, jā, tu zini, ja gribi aizmugurē cilvēks izskāpt, tev ir jākāpj laukā, tev ir jārauj tas krēsls, un tad tas cilvēks arī tur knapi var izlīst. Viņš kāpjot iekšā ar kājām, nošmucē visu apkārt, viņš tur pa stojkām, pa visurieni. Tu skaties uz to aizmuguri un domā, Nē, ja jūs braukājat 2 kupē, ir tiešām izskatīgs. 2 norma. Jā. Bet tu nekad nebrauc tikai 2. Ik pa brīdim sanāks, ka kāds aizmugurē kāpj. Kaut kad. Kaut kad noteikti iekāps, jā. Ja tev ir ģimene, draugi, kaut kad sanāks. Paņem karšēringu. Sorry, mani kupē, mēs paņemsim boltiņu. Piekabē. Pīkaps un piekabi. Vienkārši viņš papildina savu to tēlu. Pīkaps, piekabi. Un svētdienā ar Challenger. Un kura jūsuprāt virsbūvē vislabāk derētu jauniešiem? Kupēji. Man liekas, ka kupējas sēdāni, vajag bišķiņu izdzīvot to un saprast. Jo, pieņemsim, atkal tas universālis, pieaugušiem cilvēkiem vairāk to parpalu līdzi, visādi tur instrumentiņi, knifiņi, mēs visu laiku, kur brīvdienās aizbraucam atpūsties, mums ir kaut kādi tur tie šūpuļu tīkli, kaut kādi tur hiking aparāti vai kaut kas tāds, visu laiku, ko mēs vedam. Un universāls atkal būs tas, kur mēs to visu varam sabāzt. Labi, ģimenē ar bērniem. Es domāju, ka noteikti kaut ko praktisku. 7-vietīgie Chrysleri. Vai minivens, jā. Chrysler, tas ir tēma. Tie family kāri, es nezinu, kā viņas citādi. Bet tur ir atkal atkarīgs, man liekas, no cilvēka skaita, cik tev tās atvases. Nezinu, 4, piemēram. Tad viennozīmīgi, ņemat Chrysleri. Braucat. Savādāk jābrauc ar 2 mašīnām. Man neviens nelika spiedienu par tiesībām, līdz mums piedzima sadzima vēl jau nākamā, jau 3. kārta, un tad teica, tagad jau tā kā būtu laiks tiesībām, jo mēs pat family kārā visi nesalienam. Bet Chryslerī mēs visi nesalienam. Pat tā, tāpēc dažreiz miniveni arī ir svēta lieta. Kas ir nākamais autobus? Jā. Visticamāk, ka jāpērk 9-vietīgais. Insane. Tas ir busi arī tēma. Mēs pat par busiem neparunājām. Busiem kāda ir virsbūve? Mikroautobusu. Tā viņa arī saucās. Jā, tā ir tēma. 9 cilvēki sakāpj un aiziet. Uz savu vietējo strojku. Betonē. Nē, bet arī mēs uz kaut kādiem pasākumiem parasti, kad braucam, salienam visi busiņos un maucam busiņiem. Jā, busiņš vienmēr izručīja tevi, kad jā, bet viņu tik bieži nevajag, bet kad viņš ir, jā, tu viņu novērtē. Tu esi vienkārši tāds. Forši, ka tu vienkārši vari nopirkt busu, lai viņš vienkārši ir. Parasti visiem ir kaut kāds čoms ar busu. Jā. Vienmēr jābūt katram. Labi, pensionāriem, ko jūs ieteikt? Hatchbacks. Nē, crossovers. Hatchbacks. Hatchbacks. Pensionāri atnāk pasaka, man vajag kaut ko augstāku, jo jau vairs nav tik viegli iekāpt tajā hatchbackā.
kā viņi iegrimst tur apakšā, tajā hatchbackā, un pēc tam viņas neizkāp. Iedomājies, kāds normāls pensionārs gribētu izkāpt no forša komfortabla golfa? Nē, tev šeit nav taisnība. Es saku hatchbacks. Pensīts izvēlēsies Tiguanu, tāpēc, ka viņam ir vieglāk iekāpt. Tiguans ir milzīgs, tad jau labāk tiešām to CHR to jūt. T-Cross ir daudz visādi analogi, ka viņam ir vieglāk iekāpt, vieglāk izkāpt. Golf plusiņš. Kas ir golf plusiņš? Tas ir tāds kombinējums. Viņš ir tāds hatchbacks. Tviksiņš? Tā kā jā. Tviksiņš, jā. Tu esi sapratis dzīvi un nopērts golf plus. Pērkat golf plus. Es nezināju, ka ir golf plus. Tas ir premiums golfa. Tas ir tā kā golfiņš, bet augstais. Tas ir tā kā premiums, kas nav izdevies. Jā, tāds mēģinājums. Viņš neizskatās tīri estētiski labi, bet viņš ir vienkārši tāds paaugstināts golfiņš. Šobrīd vienkārši neko nesaprot. Tas ir superīgs modelis. Nē, viņš ļoti labs. Viņš ir nenormāli komfortabls. Tu sēdi augstāk, tu redzi ceļu, un tu brauc ar to pašu foršo mīļo golfiņu. Un darbam, ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuriem ir darbs? Kādam darbam? Ja tā ir ferma, tad, protams, pikaps. Atgriežamies, vadāt cūciņas un aitiņas un visu pārējo. Ar piekabēm. Ar piekabēm, jā. Bet, man liekas, universāls. Es noskaidroju šodien arī savu nākotnes profesiju, ne tikai liktenis ir izlemts. Kaut kāds busiņš universāls. Vai busiņš, jā. Atkal mēs nonākam pie universāļa. Visu laiku ir tas universāls. Tāpēc arī viņš ir universāls, tāpēc, ka viņš ir universāls. Viņu var iespraust visur. Tur un tur. Tagad pat sporta mašīnas ražo universāļus. Kaut kāds BMW M3. Viņi saražoja universāli. Jo cilvēkiem vienkārši vajag. Jā? Zini, kāpēc viņi saražoja? Tāpēc, ka parasti Audi RS modeļi nāk universāļos. Atkal viņš ar savu Audi. Un tāds BMW tāds, es arī gribu. Bet jūs kaut kādās iesaukās arī tās virsbūves dēvējat. No kurienes, jūs, nezinu, jau sen tās iesaukas ir izdomāts, vai Latvijai, piemēram, kaut kā tīri lokāli ir par to kūti, jūs par tām kūtiņām universāļus saucat. Kāpēc kūtiņa? Tas jau, man liekas, ir tāpat kā ar visām tām tautas iesaukām. Tas viss no kaut kurienes. No kurienes ir cēlies, dzimis un tur dainu skapī ielikts. Jā, cilvēki vienkārši nogurst saukt vienā veidā tos autiņus, līdz ar to viņi kaut kā izdēļo to visu, teiksim, ūtiņai tas pats vagons un tā tālāk. Ir pat cilvēki, kas uzlīmē par kaut kādiem universāļiem vagonu gang, kaut kas tāds, ka viņi meklē visu. Tas jau pārspīlējums, pietiek ar kūtiņu. Nē, vienkārši dažādi sauc. Piemēram, Audi cigārs ir čemodāns. Jā, garš Audi, teiksim, tāds izmēros. Viņam ir iesauka cigārs. Tāpēc viņš vienkārši ir liels izmēros un cilvēki izdomāja kaut kādā veidā cigārs. Tāpēc, ka viņam formē kā cigāram, pa vidu viņš ir ēstens un pa malām šaurs. Okay. Labi, un vēl kaut kādas Mērsim ir banāns. Banāns, jo? Banāns. Viņš izskatāja kā banāns. Viņš skaties sāniski, tad viņš ir tāds... reāli banāns. Ja viņš vēl būtu dzeltens, būtu vispār bomba. Vai arī brūns, tas būtu tāds vecs banāns. Tāds jau, jā, banāns smūtijiem. Smūtī banāns. Es tādas mazās mašīnas saucu par pizdrikiem. Es saku visādi. Jā. Kaut kādas žubītes, vabolītes un tā tālāk. Jā, vabolītes. Tā pirmais līmenis. Exactly. Pirmais fantāzijas līmenis, jā. Kur beidzās gauma un sākas tūnings, kā Džeki teiktu? Ja mēs salīdzinām tūningu un šķūningu? Tūnings. Tūnings. Man liekas, tūnings ir tad, kad kaut kas ir pieriebies un kaut ko gribās mainīt. Jo arī mašīnas ir tas, ko tu izmanto ikdienā katru dienu. Teiksim, tev mašīna jau 3 gadus, un tu saproti, ka tu varbūt šobrīd jaunu pagaidām nepērci, bet kaut ko gribās jaunu. Un tad tajā brīdī sākas tūnings. Vai dažiem šķūnings. Šķūnings, jā, ka tu ieej AliExpress un tad tur uzlīmītes. Sasūti. Tur kaut kas ir gaismiņas. Kas ir tūnings un šķūnings? Es nezinu, Ralf, tu. Es tikko sapratu no tā, ko viņa, man liekas, teica. Palielam lielākā starpība ir tāda, ka, vismaz autokultūrā, ka ir tūnings, kas ir kvalitatīvi, kas ir piemērots, kas ir tas, kas atbilst kaut kādām normām vismaz. Kas ir plus mīnus tā, kā to izdarītu rūpnīcā, ja viņu tā ražotu. Jā, bet to neizdarīja, un tu vari pats pielikt klāt. Un otra puse ir šķūnings. Šķūnings ir
absolūti gaumas trūkums. Un, kad cilvēki, nevienmēr. Pārsvarā. Nevienmēr. Lielākā daļa, ka viņi saliek spoilerus kaut kādus vispār nepiemērotus. Savu galvu, tā kā. Jā, bet tas izskatās šķībi un tas darās nepareizi. Tā kā tāds ķepļap, ja mēs tā varam izrunāties. Tāds uz fikso kaut ko izdarīja, lai izskatās mazliet citādāk. Un tas attiecās ne tikai, teiksim, uz vizuālo, ka tur kaut kā diski spoilerīši, tas arī attiecās uz auto, teiksim, interjeru, tehnisko aprīkojumu, performanci un tā tālāk. Kas saliek kaut kādus chip-tuningus, tuningus un tā tālāk. Un tā mašīna sāk dūmot. Tāpēc, ka tas nav pareizi. Kāpēc? Nevar čipot mašīnas. Jo? Kā? Iedomājies, inženieri sēdēja tur. 300 inženieru štābs sēdēja, kaut ko domāja, skaitīja, kā būs labāk, kāda jauda mašīnai, uz kādu griezēju spēku un tā tālāk. Un tad sēž kaut kāds ģaģa Vasja garāžā, viņš tāds kompī. Saregulē. Tas ir čipošana, mīļie. Es zinu, ka suņus čipo un tādas. Paliem kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs, ka tu izmaini mazliet parametrus zinēja vadības blokā, ka viņš mazliet ātrāk atver turbīnu, mazliet vairāk iešpricē degvielu. Pamaini. Kāpēc tas ir nepieciešams? Jā, jauda. Labs jautājums. Kāpēc tas ir nepieciešams? Bet skaties, es tev te par to tauto, kad inženieri sēdējuši, domājuši, lai tu netaisītu to chiptuningu. Volkswagen rūpnīca, atceries? Dieselgate, tāds rīktīgs skaļš skandāls bija, kad viņi ar to savu chiptuningu, nesauksim viņu pa čipu, bet viņi vienkārši izmainīja parametrus tā, ka uz testiem viņš izmeta mazāk izmešus nekā ir patiesībā. Jā, bet tas bija rūpnīcā. Tur tikpat labi sēdēja 300 cilvēki. Bet tas rūpi runājot, ir rūpnīcas chiptunīgs. Kāpēc to nevar izdarīt? Bet to, ko nevar izdarīt 300 cilvēki, nevar izdarīt viens cilvēks garāžā. Kaut kāds Pēteris sēdēs, tur saregulēs parametrus, viss. No tevis 100 eiro par čipu brauc. Es nezinu, man patīk čipot, bet iespēja tā kā nepārspēlējot, nevajag tā, ka tur dūms no kaura un tur viss ir slikt. Līdz 30-20 zirdziņiem klāt un... Čipošana ir tūnings? Es teiktu, ka tas var būt gan tūnings, ja to izdara kvalitatīvi. Tiešām kvalitatīvi. Cilvēki māk to darīt, bet tas izmaksā diezgan lielu naudu. Bet pārsvarā tas, ko darīja cilvēki, teiksim, lielākā daļa, ir aizbraukt un uztaisīt to šķūningu. Šķībi greizi, ka pēc tam tās mašīnas dūmo, neiziet skatas un tā tālāk. Tas tā ir dāva. Piemēram, mūsu Hardpartī-vāgis, viņš bija tā kā tūnēts vai šķūnēts? Un vai viņš bija labi tūnēts vai šķūnēts? Viņš bija rūpnieciski tūnēts. Viņš bija sākumā pa lielam rūpnieciski tūnēts, un pēc tam arī papildus šķūnēts. Es teiktu, ka tūnēts. Man patīk, kā viņš sanāca. Viņš ļoti gaumīgi, tā lūpiņa priekšā. Tas ir labi, jā? Tas ir forši, jā. Tas ir, tā mazliet ar stilu, nav tā, ka pārspēlēts, tur tas spoilers, tur 5 metri vēl tur aiz muguras karājās. Akurātas smukas tur lūpiņa apakšā. Viņš bija viņa agresīvāk vienkārši. Jā, tas ir forši. Tiešām kā zuzīte man. Tas ir gaumīgi. Ir cilvēki, kas vispār nejūt to robežu, kur beidzās gaume un sākās tas lielais šķūnings, un viņi vienkārši saliek visu, ko var pasūtīt tai mašīnai. Visu saliek, tas izskatās drausmīgi. Tas nekur tālāk nebrauc, un viņš jau sačipo, un tā mašīna dūmo. Viņš smaidīgi sēž, viņš ir uztaisījis šķūningu. Tas ir vēl redzējis briesmīgu uzšķūnētu mašīnu. Vai tu neesi pievērsis uzmanību tā kā visiem kaut kādiem tur tiem ten. Jā. Ja tu brauc pa krastu, tad tu vari vismaz vienu tādu mašīnu redzēt dienā. Jā. Es nezinu, man vienkārši arī personīgais, manā galvā man ir tāds tā kā, tu pēc mašīnu, tu zini, kādu mašīnu pēc. Protams, tu viņu vari uzlabot un tā tālāk, bet, man liekas, bet, tas ir arī, tad citiem tā ir vienkārši nodarbošanās, citiem tas azarts par to mašīnu un kā viņu tur izspiest tur maksimumu un pielikt un tā kā iedot to citi veido to savu DSLTS vai mašīnai tās. Tas nav nekas slikts, bet tas ir par to gaumes lietu un vai tu nesčakarē to mašīnu, vai tu sačakarē viņu, jā. Tie, kas bērnībā saskatījās tos visus Need for Speedus un Fast and Furious, viņi tieši ir tie trakākie, kas mēģina tur, viņš saskatījās, ka tur Vins Dīzels tur garāžā kaut ko činīja, un tad pēkšņi tā 3 skrūves pieskrūvē. Jā, un tad ir 50 robi, ko viņš pārslēdz, un tad viņam vajag tāpat.
Un tad viņš saliek visādas struntas mašīnai, un tā izbeidzās. Viņš saka, BMW slikta mašīna. Nekas, ka viņš nedēļu atpakaļ tur kreiso čipu bija uztaisījis. Čipošanai ir tur jāuzticās tam, kas to dara. Tāpat kā pie doktora, tu arī tu viņam uzticies. Viņš arī tev kaut ko var sačakarēt. Man starp citu bija situācija. Man bija bembis, 61. Nevarēju iziet skati. Situācija? Nevarēju iziet skati. Mašīna dūmo. Ko darīt? Nekas nepalīdz. Beigās izsaucu cilvēku, kas čipo. Viņš pateica, viņš to piedāvāja nopirkt Audi. Kaut kur ielikts ir kaut kāds angļu sliktais čips. Noņēma nost, uzlika oriģinālo to programmu. Jā, viss dūmainī pazuda. Tas ir par to, ka cilvēki vienkārši ne visi māk kvalitīvi izdarīt darbu. Un tajā brīdī arī ir atšķirības starp tūningu un šķūningu. Tūnings ir kvalitatīvi. Tūnings ir kvalitāte, jā. Tā tu uzskati, ok. Es piekrītu. Cik ļoti Latvijā ir attīstīta tūnētāju kultūra? Man liekas, ar gadiem paliek vairāk, jo vairāk parādās visādi karmīti un tā tālāk, kur cilvēki atbrauc parāda savus autiņus. Tur brauc tie, kuriem ir... Kas viņi kaut ko ir salabojuši, un viņiem liekas, ka viņiem vajag parādīt tautai, ko viņi ir izdarījuši. Jā, kad smukajās attais un... Viņi parasti beidzās ar skandāliem kaut kādiem. Kad atbrauc policija un visus šķorē. Jā, viņi kaut ko tur arī nemieru kaut kādu taisīt. Jā, pārsvarā tie tusiņi pārtop uz tādu nemierīgu garu beigās, bet pašā startā, kad tur visi tur ir sastājušies, ir diezgan forši. Aiziet apstīties, kā tur izskatās, ko kurš ir izdarījis. Tur var satikt gan šķūningu, gan tūningu, bet tur arī tas gaumes. Kādam tas liekas wow, kādam tas liekas nevisai. Ok, bet kur beidzās tūnings un kur sākās problēmas ar tehnisko apskati? Man liekas, tas, ko es pastāstīju par to situāciju ar BMW. Yeah. Bet tas nav vienmēr. Nebūs tā, ka tu uzliksi čipu un tu vairs neizies skati. Nē, tas būs nevienmēr, bet tas ir jautājums atkal kvalitātes jautājums. Ko tu liec? Jo manā uzturē mums tas tūnings, kas ir normāls, kvalitatīvs tūnings, viņš beidz iet roku rokā ar CSDD tajā brīdī, kad tu sāc veikt kaut kādas tiešām krasas izmaiņas auto izskatā un auto uzbūvē. Piemēram, kaut kādas tur sporta piekari uzlikt, tās polībukses un vispārējais. Tas ir pieļaujams. Bet atkal, ja tu tur sāks likt tos flančus diskos, lai tev diski lien ārā no arkām un uztaisīs kaut kādus beigos, tur body kitus uzliks, kas tev tur to mašīnu tā beigu uzpuš, tur tev var arī izčakarēt to prātu. Jā, man liekas, tas ir, pa lielam ir kaut kādas normas, kuras var ievērot, un mums Latvijā vēl tās normas ir diezgan plašas, salīdzinot ar to pašu Vāciju, kur tu nevari uzlikt citus diskus pat. Jā, kuriem nav e-marķējums. Jā, tiem diskiem nekāda certifikācija, Ķīnas replikas forši izskatās, bet vienkārši nevari. Tev neatļauj. Tāpēc, ka tas nav droši satiksmei. Tad pie mums vēl ir diezgan lielas iespējas tūnēt un šķūnēt savas mašīnas. Jā. Ralfā, ja tev būtu, kad tev būs mašīna, pikaps, piemēram, tu gribētu kaut ko viņai uzlabot vai nē? Vai tev tas īsti nerausta? Es domāju, nē. Es uzreiz pieņemsim, kad es pirkšu to Dodge Challenger, es uzreiz viņu pirkšu tā tieši to ar tieši to salonu, ar tieši to izskatu un tā. Kaut gan tā ir tā mašīna, kur var kaut ko tīri vizuāli vēl, tur iekšā vai tā. Bet Dodge'am, man liekas, ir diezgan daudz tie tuning kiti kaut kā. Jā. Tas tur vēl, jā. Rūpnīcas kiti. Jā, viņi ļoti labi izskatās. Jā. Tie rūpnīcas kiti tiešām labi izskatās. Tā kā visticamāk, varbūt, ka jā. Ralfs nākotnē vienkārši. Mūzika skan vienkārši izpūtējis rūts. Nesās kaut kur pa krasteni. Turpat pakaļ. Reku Ralfiņš. Bet auto vērtība pēc tūninga aug vai viņa krītās? Vai tas kaut kā ietekmē auto vērtību? Pēc kvalitatīva tūninga noteikti, ka vērtībai vajadzētu būt tā, ka kāpj. Es tev nepiekrīstu. Kvalitatīvs tūnings. Es tev nepiekrīstu, jo cilvēki vēlas tikai un vienīgi oriģinālu. Beidz, tā kā mēs runājam par autokrāsām, tev nepatika pelēks pasāts, jo viņš neatšķirās. Un tagad tu gribi vienkārši tādu pašu parastu mašīnu kā pārējiem. Jā, bet mēs tūnings ir kaut kāda sava veida atšķirība. Tev ir iespēja atšķirties no pelēkās masas. Bet tu domā par pašu uzlaboto vai
kas ir iebūvēts. Ja, protams, ja no rūpnīcas paņem kaut kādu airline pasātu, viņš ir foršāks nekā parastais. Bet, ja tu pats paņem sudraba pasātu un nokrāso viņu sarkanu, es tādu mašīnu nekādu nenopirktu. Pārkrāsošana nav tūnīgs. Tas arī tūnīgs. Kaut kādā ziņā, to ka nomaina mašīnas tūnīgi krāsu. neuzskatu. Es vairāk uzskatu, pieņemsim, tūnīgs varētu būt tas, kur tu izmaini kaut kādu tur, nezinu, tur dzinēju parametrus, ieliec kaltos virzuļus, tur kloķenis, uztaisīs struki. Man ir tāds Nekā tāda sieviešu jautājums arī, Gais, jūs beef part. Droši. Ir tās mašīnas ar tām skropstām. Tas ir tunings vai šķūnings? Tas ir Šķūnings, Tas ir trakākais. Visur, kur sākās, Tajā brīdī, kad sākās ir what the fuck, kad tu sāc pirkt visu AliExpressā, tas jau sākās šķūnings. Jā. ja tur var vienkārši bezgalīgi daudz pirkt visādas lietas. Jā, pieņemsim tas gaismiņas salonā, ka tev tur ir zvaigžņotās debesis. Ka uztais ambient light mašīnām, kurām tas vienkārši nebija pēc rūpnīcas, un tas vienkārši skaties uz to un domā, Nē, var arī viņu smuki salikt. Bet tāpatās tas ir šķūnings. Tas neizskatās smuki. Nē, ja tu saliec skaisti, tad ir ok. Man vienkārši bija tāds, es nezinu, kur prikols ir, bet jūs varat turpināt. Es uzskatu, ka vērtība kāpj. Es uzskatu, ka krīt, jo pirmkārt, tu nekad neatgūsi to naudu, ko tu ieguldīji šķūningā un tūningā. Vienkārši nekad, jo tas izmaksā lielu naudu, un, diemžēl, tas mašīnai nepiedod papildus pievienoto vērtību. Otrakārt, tas, ko tu biji teicis par kaut kādiem tur virzuļiem, kaltiem un visu pārējo, es tādu mašīnu nekad nepirktu. Ja viņai tur kaut ko uzlaboja dzinējā, mazums vispār, kas to ir darījis, labāk oriģināls. Es arī piekrītu, ka viņai krīt, ja jums interesē dīvainu ekspertu viedoklis. Jo, ja man vajadzētu pirkt, uztūnēt vai uzšķūnēt mašīnu, man būtu tāds, nē, man gribētos, lai viņa neskarta. Ziniet? Jā, tā īstenībā ir arī ar dārgajiem pulksteņiem. Ja viņi tiek uzlaboti, tad viņiem īstenībā uzreiz zūd vērtība. Un kāds salīdzinājums? Tas tā kā man uzreiz arī tas likās. Es tikko gribēju mašīnu salīdzināt, tūnēt mašīnu ar muzeja eksponātu, jo viņām jau ir visi tie kārmīti, kur tu viņus parādi, kā viņi izskatās. Nē, man liekas, būs cilvēks, kuram tā uzķūnētā mašīna liksies, oh my god, jā, es gribu tieši šo, bet viņš karmītā redzēs, un viņš teiks, es esmu gatavs visu savu naudu dot. Otrs ies garām un domās, kā var tā izbojāt mašīnas. Tas tiešām... Jā, tas ir gaumas jautājums. Jā. Bet atkal, cik daudz tu tādus atradīsi, kas būs gatavi samaksāt par tavu to projektu un tavu to dzīves redzējumu un mašīnas redzējumu? Teiksim, ja mēs runājam par auto vērtību kā tādu, tev vienmēr būs vieglāk pārdot tādu, kāda viņa bija rūpnīcā. Jā. Un tajā brīdī tu vienkārši nezaudē naudu uz to, ka tu gaidi gadu kādu, kas atbrauks un nopirks to mašīnu no tevis par kaut kādu kosmisku cenu. Bet tā ir sava veida tāda kultūra. Tā ir, neteiksim, slimība, bet kultūra. Nē, noteikti. Tūnings ir absolūta kultūra. Kultūra, un viņš ir sataisījis to savu mašīnu, viņš ir viņu varbūt nav gatavs pārdot, bet viņš viņu ir nolicis garažā, ielicis sludinājumu, jo, ja gadījumā kāds uzradīsies, es viņu pārdošu. Bet pārsvarā cilvēkiem ir tā, ka viņi tās mašīnas uztais, un viņi pie sevis arī viņas tur. Viņi ņem nākamo projektu. Skatoties, kādi jautājumi, ja mēs runājam par kaut kādiem youngtimeriem, tad, protams, tu tur kaut kādu žurku sataisi, tu vairs negribi no viņš šķirties. Viss tas ir tavs nekustamais īpašums, tur noliec projekts, noliec un viss un skaties uz viņu. Bet, ja tie ir kaut kādi 16. gada auto, cik tu brauks ar viņu? Viņi visi ir tādi, kurus gribētu nomainīt ātrāk. Parasti man vienmēr tās uzķūnētās mašīnas asociēs ar dzird viņas. Tu viņas dzirdi. Ko viņi grib panākt? Manā redzējumā ir tā, ka... Kuram? Arī tas tā pati gaume. Jo, pieņemsim, šodien no rīta es arī braucot uz darbu, braucu pa austrumu maģistrāli, un es dzirdu tur no tāluma tāds rīktīgs. Un tas tev ir 10 minūtes. Un tu vienkārši redzi, ka tev kaut kāds bēmbis, viņš it kā lido ātrāk pa citiem, bet viņš tā lēnām tā rīktīgi savu to skaļo. Viņš nebrauc ātri, bet rūs. Viņš nebrauc ātri, bet tā skaņa ir tā kā, es nezinu, tu līdz zeme atveries. Nē, kā, ja tu esi auto, teiksim, entuziasts un tev mašīnas patīk, tad, ja tu uzlabo kaut kādu tādu uztaisīt kvalitatīvu tūningu, tad kāpēc ne? Tas var būt priekš tevis un tev patīk, un tu arī varbūt arī parādi citiem, kā tas izskatās, aizbrauc kaut kādu kārmītu. Bet, ja tas ir šķūnings, tad, man liekas, lielākā daļa grib tieši izrādīties, jo viņi saliek visu ko, lai tik tas kliedz un žilbināts. Un tad žagats saskrien uz to spīdumu. Tad gala verdikts.
vajag tūnēt, šķūnēt. Izvēlēties paši, ja patīk, droši darām. Mums vajag dažādību auto tirgu un auto izskatos un uz ielām. Ja sirds Tikai nedara šitā. To gan lūdzu, nē. Jā. Tūnēt, mašīnas tūnēt, bet pie šķūninga nevajag skarties klāt. Bet mums vajag arī šķūningu. Lai būtu ar ko salīdzināt. Lai kvalitāti varētu atšķirt no... Darat, kā jūs gribat, tikai bez tiem skaļajiem izpūtējiem, pārmērīgi skaļiem. Ja jums mašīna nebrauc uz priekšu, tad labāk nevajag. Tālūk, skatītāji. Tā kā mēs šodien pieskārāmies tādām, pat neteiktu, tik populārām tēmām, par ko es vai Ralfs varētu traki zināt. Īstenībā Ralfs ļoti daudz zināja. Jā. Es ceru, ka mēs nesaputrojām viņam galvu pirms eksāmena. Īstenībā cilvēkam tagad eksāmenis, viņš uztrauksies tā, kas tur ir šķūnings, tūnings. Tad, kad šī epizode iznāks, Ralfs jau būs nolicis savu teorijas eksāmenu. Viņš jau brauks ar Challengeru. Un būs tas... Bet es domāju, Ralfs bija izcils dīvāna eksperts ar mūsu ekspertiem, un es ceru, skatītāji, ka jums arī bija interesanti klausīties, un jūs kaut ko jaunu uzzinājāt. Rakstiet droši komentāros savus viedokļus, visu uzklausīsim. Varbūt arī kaut ko palaidīsim garām, kaut kādu heitu komentāru, jā. Bet tiekamies nākamo ceturtdienu. Paldies, ka skatījāties. Spied like, subscribe un tiekamies nākamajā sērijā. Paldies, puiši, paldies, Ralf. Tu biji zvaigzne. Veiksmi Ralfam. Paldies. Tā. Čau.